uznāca stiprs vējš, un man nācās pārtraukt, bet nu es tagad turpinu. Un ko es gribu teikt? Lai Dievs jūs svētī, ka jūs izturiet kārdināšanas, izsūdziet savus grēkus, nožēlojiet tos, jo tikai tie, kas iztur kārdināšanas, kas zina, kas ir grēks, tie ieies debesīs iekšā. Tāpēc tie visi ir pārbaudījumi ir visiem cilvēkiem, un jums ir jāiztur šie kārdinājumi. Jāiztur kārdinājumi un gavējiet tāpēc, atskieties no ēdiena kādu laiku, es jau jums teicu iepriekšējā video kaut kur, un tāpat tās lasiet Dievvvārdu obligāti, neskatieties nekādas sliktas filmas, nebiedrojieties ne ar kādiem viltus mācītājiem, nekādās viltus baznīcās neiet, kur sātans darbojās, tāpēc, kad ļaunie gari saiet iekšā, īpaši viņi ir sagājuši daudziem, kas nodarbojās ar izvērtībām, tas saucamais maucības gars, un palūksim Dievu tagad par jums un paši sakiet saviem vārdiem, ka es atsakos sātanu no tavas varas, no visādiem maucības gariem, no visādiem grēkiem. Piedod man, kungs, ļauj man nokristīties, ja es neatkristies, piedod man, kungs, visus grēkus un ļauj man pārvarēt visus kārdinājumus un atkal piecelties, ja es esmu nokritis, un dzīvot tālāk svētu dzīvi un piedalīties vakarēdienā, jo Kristus asins nomazgā mūsu grēkus, ka mēs viens ar otru sadraudzībā esam, ka mēs viens otram draugam izsūdzam savus grēkus un tevi izsūdzam, debes Tēvs, un esiet svētīti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, un lai svētīts Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, slavu viņam pateicību mūžīgi mūžos. Āmen.